kas aizbrauka atvaļinājumā. Latviešu tautas ticējums vēsts dodas devējiem atdodas. Tā vajadzētu būt arī ar nodokļiem. Latvijā ir 13 dažādi nodokļu veidi, no kuriem vairākus, piemēram, pievienotās vērtības nodokli, nekustamā īpašuma nodokli vai autotransporta nodokli, maksā gandrīz visi. Citādi ir ar darbspēka nodokļiem. Man ir radinieki un vēl daudz draugu, kuru uzņēmumi bieži vien mēģina apiet tos nodokļus. Vidējā darba alga Latvijā šogad pārsniegusi 750 eiro, no kuras darbinieks uz rokas saņem nepilnus 530. Savukārt darba devējiem tas izmaksā gandrīz 930 eiro. Daudz viedoklim, ka zemāka nodokļu likme vairotu motivāciju iziet no pelēkās zonas, Finanšu ministrija gan nepiekrīt. Ja tā skatās, mums nemaz nav tik augstie nodokļi salīdzina ar citām valstīm. Gan sociālais nodoklis ir diezgan zemāks, un varbūt darba ņēmēja puse varētu būt zemāka, bet darba devēja puse mums pat ir zemāka kā Igaunijā un Lietuvā. No šobrīd iekasētiem nodokļiem lausties 31% tiek novirzīti sociālajām vajadzībām, 15% izglītībai, 11% veselībai, bet 12% valsts pārvaldei. Un droši vien, kā šī sabalansētība varētu būt labāka, varētu būt precīzāka, no mērķiem attiecināma, lai katrs šis cilvēks redz šo ieguvumu. Finanšu ministrija uzskata, ka vēlme apiet nodokļu nomaksu ir padomu laika mantojums, tāpēc nulle uzsāktajā kampaņā nodokļu politikas jautājumi tiek pārunāti ar skolēniem un studentiem, kuri nākotnē liek raudzīties cerīgāk. Es priecājos, ka es maksāju nodokļus un ka man jau tagad pensija jau sāk veidoties, un tas ir ļoti pozitīvi. Nodokļi ir vajadzīgi, tā kā jāmaksā viņi ir, bet tas, kad nav pārliecības, kad vēlāk viņi pāries pensijās, pa ko sola. Tāpēc, ir tā bišķi nedroša sajūta. Kampaņā dodas devējiem atdodas šogad paredzēti vēl 4 reģionālie semināri. Sandra Letāne, Andris Spāns, TV Spektrs.